Raidījumu piedāvā American Express Gold, Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīga apdrošināšana, San Pellegrino, Lattelekom. Labrītiņš, rītiņš, skaisto rītiņš, burvīgo rītiņu, no vārtiem rītiņu, no Vincenta un no vakar. Un šodien tēma ir šie te krunkainie dārzeņi. Man šis dārzeņš ļoti patīk, jo viņam ļoti ļocīgs vārds, kas man gadiem gāja mācīties un pareizi izteikt. Es mēģināšu tagad trāpīt pirmoreiz pareizi. Topinamburs. Pareizi. Topinamburs. Es katrai man sagāja mezgls, mēle mezglā iekšā. Un runāt par mēli mezglā, skatieties šeit, šie ir saucam mezglu topinamburi. Un šie ir arī visa tā dzimte nāk no Ziemeļamerikas. Tas ir indiāņi pataisīja viņus ļoti populāri, un franči bija pirmie, kas Eiropā viņu sāk izmantot. Šie auga tā kā kartupeļi. Viņi aug zemē tā kā kartupeļi, bet starpība ir, viņiem aug ļoti augsti, vēl garāk par manīm, tas stāds, un pašā galā ir dzeltena puķe, ko mēs varētu saukt par saules puķi. Jo viņi arī sauc par saules stādu, sunchoke. Runājot par nosaukumiem, šie te arī ir saukti par Kanādas vai Franču kartupeļiem vai zemes bumbieriem, bet viens vārds, kas man ļoti patīk, ir Jeruzālemes artišoks. Viņi ļoti maz izmanto, bet viņš ļoti viegli audzējams. Šie ir rudens dārzeņi, ko no vēlā rudens līdz martam, izņemot jau -30 grādu ārpusē, tad tu nevari viņus izsvērt. Bet viņš smuki guļ zemē, netraucēt, kamēr jums viņu vajag viņus izrakt ārā. Kur viegli tikt klāt pie labas barības ir. 3 recepti šodien. Pirmā mēdz būt supa. Pirmais pannu, labu biezu pannu ar biezu dibenu un liekam iekšā pirmo sviestu, lai kūst. Un tuč olīveļu. Nākamais, pats galvenais, ir tas topinamburs. Varbūt daži no jums, ja vairākums no jums pamanīja, ka man šie jau ir nomizoti, ļoti viegli nomizotiem. Ir daži, kas ir ļoti grūti mizot, bet arī viņi nav obligāti jāmizo. Tā ādiņa ir miziņa tik plāna, ka tu tiešām viņu var ēst ar visu mizu, un vienā receptē būs man ar visu mizu, ko es jums rādīšu. Ļoti plāni. Arī viņus jēls var ēst, salīdzinot ar kartupeļiem, bet viņas arī ļoti ātri oksidējās. Es manīšu, man te viņa ūdenī ir tajā laimu, jūs varat likt citronsu, un te viņa paliek balti. Un zinu, kāpēc viņi oksidējās tik ātri? Viņiem ir ļoti daudz dzels iekšā. Un mums katram dzels ir vajadzīgs, tātad viņš arī ir ļoti veselīgs. Voilà, sagriezt man ir, liekam visus lēnām saltēt. Viņš ir arī ļoti labs audzēšana, kā es teicu, sākumā nezālu, viņam nevajag tādu uzraudzību kā kartupelim. Tātad ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs varam būt topinamburs tauti, ne kartupeļu tauti. Nākamais puravu. Iegriezīsim puravu. Arī viņš skaitās ziemas dārzeņs. Tātad šitā ir tāda sezonāla zupa. Viņai arī varētu varbūt tuvumā salīdzināt ar fišesvās, ko mēs esam taisījuši, kas ir kartupeļu un puravu zupa, bet te ir uzsvers uz to topinamburu. Tagad kartupeli var likt, var nelikt. Es ielikšu te varbūt vienu kartupeli.
Tad liekam klāt vienu sīpolu. Un te arī var likt, arī var nelikt čiploku. Un ziemā mums ir vajadzīgs čiploks. Un tā kā tā ir ziemas zupa, tad lietosim kas mums ir pieejams tagad vietējais no šīs sezonas. Un to arī liekam klāt. Mēs viņu lēni sautējam, kamēr tie dārzeņi viņi ir mīksti. Bet mēs negribam viņus apbrunot, mēs tikai gribam sasīdināt, kamēr viņi ir mīksti. Kamēr man tie dārzeņi topinamburs sautējās, kur man ir citrs dārzeņu buļļons, var arī visas buļļonu lietot, un to arī paralēli mēs viņu uzkarsējam. Un voilà, kur mūsu dārzeņi ir mīksti. Pišķīt, es pagriezu muguru, pievilkās, bet tas būs garšīgs. Un te man tas dārzeņu buļļons vārās, un to pielējam tagad klāt. Un šo mēs tagad maisam, ievārām, es teikšu, kad tie dārzeņi ir mīksti, tad vajadzēs kāds 5 minūtes. Kamēr viņš mūs smuki tur burbuļojās, es domāju, zupām obligāti vajag tādu garnējumu klāt, kas iet kopā ar viņu. Un šeit es taisīšu kazas siera un kasteņu pesto. Un te vajadzīgs ir daudz petersīļu lapas. Un pesto mēs visi domājam, ka tā ir bazilika, bet nē. Tur var būt vienalga, kas ir veids, kā viņš ir gatavots, kur tas vārds pesto nāka. Un te paralēli viena svaiga čiploktāja. Un te man ir kasteņi jau novārīti, tos mēs arī. Šie nav tie zirgu kastiņi, ko mēs te Latvijā redzam. Šitie ir franšu. Viņi ir ļoti populāri Francijā, Itālijā. Un viņas lieto kā pie sāļā ēdiena un arī pie saldā ēdiena. Un, ja jūs atceraties, kad mēs vienreiz dzīvojamies Itālijā, mēs taisījām pankūks no kasteņa miltiem. Bet šo mēs saliekam visu ļodā. Voilà. Redz, kur man te ir meldēta kazas siers. Balts tā kā sniedziņš. To mēs pieliekam klāt. Un arī tuč mizu no citronu. Un pašu sulu no citronu. Un, ko mēs zinām, katrs festivā ir oliveļa. Bet arī ieteicams varētu lietot lāstu rieksta eļļu, vala rieksta eļļu. Tāds vēl riekstaināks būtu. To mēs klāt. Tuču jūras sāli. Un svaigi malnos pipars. Un tagad šo mēs te lietosim kā pesto trauku un tā saspiedīsim. Tā, tad vēl 10 minūtes viņš ir vārījies. Un tagad pašās beigās mēs pieliksim klāt svaigu krējumu. Vai viņš tagad tikai uznāk uz burbuļa, un tad mēs esam gatavi viņu sablenderēt. Nerakstīts likums ir vajag, lai atsies pišķīt to zupu, pirms mēs viņu blenderējam. Jo viņš varētu būt pa karstu, un ja jūs nezināt, kā apieties, tad var būt arī bīstam. Tātad iedomājieties, ka šis ir atsisis pišķi netik karsts. Blenderī iekšā, katreiz obligāti vāku virsū. Un, ja ir tiešām karsts, es katreiz aplieku vienalga. Es katreiz aplieku vielu apkārt, lai sevi aizsargātu gadījumā, ja viņš palecās.
Tagad, ja jums ir labs blenderis, viņš nav jāliek caur sietu. Ja viņš tāds pašvaks ir, tad viņš ir jāliek caur sietu. Bet šis nebūs. Tā, noņem to vāku, lejam atpakaļ citā katlā un tad turam viņu siltu līdz pasniegšanas laikai. Bet, ja katreiz jūs ievērot, es nevienreiz viņu nesmu garšojis. Tagad, pirms jūs pasniedzat, ir laiks to darīt. Samtains, riekstains, bišķi tāds austerains. Austerains ir pareizs vārds. Es pielikšu vēl tuč, sāli, pipers es pie nelikšu, var viņus likt. Un lūdzu, es jums iedod sauli ziemas vidū. Voilà. Topinambura zupa ir gatava pasniegšanai. Tūlīt ņemam nost, nedrīkst viņu pārvārīt vairāk, kad krējums ir klāt. Viņš pievilksies. Un kā mēs viņu te pasniedzam? Dabīgi zupas bļodā. Un pasniegsim balts uz melnu. Un tad mūsu gazas sieru un kastaņu pesto mēs tā uzliksim tā te pa virsu un nobeigšu ar pētersilu lapu, jo tas ir tas, kas tur gājas te iekšā. Šī nākamā recepte es esmu aizņēmies no mana drauga Jotam Otto Lengi Londonā. Un ko viņš pats ir izdarījis? Viņš ļoti daudz cien topinamburs, Jeruzālemes artišoks un varbūt tāpēc, jo viņš pats no Jeruzālemes nāk. Mēs taisīsim pitifa. Pitifa, tas nav lama vārds, tas ļoti pieklājīgs franču vārds. Priekš galete, kas arī franču vārds, topinamburu. Mēs viņu sagriežam uz mandolīnu, ja plāni sagriežam ar nazu. Šie ir sagriez, mēs liekam tagad ūdenī, vārošā ūdenī. Mēs viņus blanšēsim kāds 4 minūtes, tikai kāds 3-4 minūtes. Un mēs atkal atkārtojam to pašu ar kartufeli. Tad kartupēs mēs liekam klāt arī pie topinambura. Viņš tagad vāries kāds 3 minūtes. Es negribu viņu mīkstu, jo mēs vēl turpināsim cepeškrāsnī. Vai izliet viņu caur sietu, bet man te ir zirneklis, te ir, tas darbojas kā siets, un uzliekat viņu te uz dvieļa, jo mēs negribam to ūdeni. Un šitas arī, lai viņš tad ātrāk arī atdziest. Tagad šos mēs liekam bļodā. Tā, ieliksim tā, lai man ir vieglāk. Ko mēs te liekam klāt? Anšovi. Tā, smalki viņi sagriezt, uzberam pa virsu. Nākamais citronu mizu. Tad rozmarīnu. Liekam to klāt. Un čiploku. Liekam to. Te ir 3 staivas. Un es likšu te klāt svaigu krējumu. Un te man ir viens sakapāts sīpols. To arī likšu klāt. Man te ir dzidrināts sviests. Kur viņš jau ir tā sacietējis. Šī cūkla tur apakšā. Tuč, jūras sāli. Nedaudz, jo ančovi jau paši sālī, bet ko gan daudz liekam daudz svaigu maltus, melnos piperus.
Es teikšu, malat, cik tik daudz pipers, kamēr jūs sākat šķaudīt viņus. Eču! Valā, pietiek tagad. Šo mēs tagad samaisam. Mīkli. Es esmu jau iepriekš, lai jums ietaupītu laiku. Jūs jau zināt, kāda mīkli izskatās, kā es apmilto galdu, kā es to mīkli izrolē. Bet šī ir kārtainā mīkla. Man te ir 27 cm, 2 mm biers. Un redz, kur man otra kārta ir 29 cm. Mēs tagad ļoti mīļi, uzmanīgi liekam uz mūsu mīklas. Tagad lauku vistas ola. Un to mēs sakapājam. Un tagad mēs pirmo to malu sasmērējam, lai tā otra mīkla pielīpa klāt. Un tagad jūs redzat, kāpēc tā otra ir lielāka plāksne. Mēs to liekam te virsū. Un tad vispirms mēs viņu nospiežam. Tad, kas ir vajadzīgs, ir ļoti svarīgs konditorijas instruments, arī ķirurga dakšu. Un tad nospiežam visas tās malas, lai tiešām viņš neplīšās vaļā. Tad es uztiku tuč milspēt višķīt uz pirkstiem. Un tad es gribu tādu, lai tā mala ir tāda netik plāna. Tad ar to pašu olu mēs apsmērējam visu mūsu pipa. Tad maz bišķī dekorācija, man bišķī mīkla palikās pāri. Un tad atkal apsmērējam tās lapas ar olu. Un pirms mēs liekam cepeškrāsnī, kā 200 grādu, paņemam bišķīt jūras sāli, un lai viņa neuzpūšās tā kā balons, vēl viena maza lietiņa izdara Ilze. Viņa uztaisīs tādu mazu apli, lai tas gaiss te izlīž ārā. Un cepeškrāsnī iekšā 10 minūtes 200 grādi, 20 minūtes kā 180 grādus. Dāmas un kungi, laiks ir pienācis. Ir gatavs. Ja jūs brīnaties, kāpēc es tās dakšu noliku, jo es negribēju, lai man plivo tas papīrs, tas pergaments. Tagad viņš ir jāatpūšās. Tāpat tās kā cepeti, tāpat tās kā visas mīklas, viņam ir jāatpūšās. Ikšķi ir atpūties, es esmu atpūties. Skatīsimies, kas viņai te ir iekšā. Wow! Vēl viena ļoti ātra, vienkārša recepte. Es zinu, laika nav, bet viņš ir labs, viņš ir vērts to. Pannu, karstu pannu, labu biezu dibeni ar olīveļu cepeškrāsnī, lai viņš riktīgi uzkarsē. Jaunos kartupeļus tādās šķēlēs mēs sagriežam. Un atkārtam uz matu to pašu ar topinamburu. Un šo es visu arī gareniski griežu. Un redzat, ar visu mīzu, bet topinamburi ir nomazgāti. Un tā smuki sagriežam. Tagad te ir tas brīdis, kad es jums pasaku, ka topinamburs, viņš ir ļoti spēcīgs. Viņš ir spēcīgāks
10 reizes vairāk nekā pupas. Šeit ir viens ēdiens, ko mēs neliekam Air Baltica lidmašīnā, tad viņš eksplodēs gaisā. Tātad te viņš dod patīkamu vēju, bet viņš ir veselīgs. Viss vajag pamēģināt dzīvē. Arī tuču olīveļu daudz nē. Jūras sāli, melnos pipars, samaisam, apmaisam, iemaisam. Saliekam iekšā un ievaisam to karsto ēdļu. Un šie būs karstie salāti, bet viņi arī ļoti, ļoti labi augs. Kāds 5, 7, 8 minūtes cepam. Augšajā daļā cepurkrāsnī. Kamēr cepās, te man ir čirši tomāti. Es zinu, viņi nav šī ziemas dārzeņus, bet šitie nāk no Itālijas, no Dienvidu Itālijas, kas vēl nav trāpīta ar to smago augstumu. Nākamais salvī. Un te arī tikai rupji sagriežam. Pieliekam klāt pie tomātiem un olīvi. Un te liekam šo olīvas, visas klāt sagrieztas un čiploku. Šo te čiploku mēs tikai viņu saspiediesim, tā, viņš saplīsīs, viņš nav jāgriež, un citronu. Mēs paņem pie šī te kādu pusi citronu, kādu asumu, kādu čili piperu. Un te tiešām sāk izskatīties pēc vidus jūras. Skati, cik skaisti aprunot ir mūsu topinamburs. Un tagad ir tas laiks, mēs pieliekam klāt garnējumu. Pamaisam. Kāds 3-4 minūtes liekam atpakaļ skaties. Un tagad mēs pie grand finālī. Pēters lapas. Rupji. Ņemam mūsu topinambūru salāts ārā no krāsnes. Un lūdzu, es jums iedod sauli ziemas vidū. Uzkaisam vēl pētersili, tuču vēl citronu sulu. Bišķīt iemaisīšu. Pirms 3 nedēļām es jums uzdevu jautājumu, kurā pasaules pilsētā ir visvairāk 3 zvaigžņu Michelin restorānu. Ļoti daudz atbildes, bet pareizā atbilde ir Tokija. Tātad pirmā balva ir šī burvīgā Stoller trumulis. Un palīdzēs man izvilkt ārā laimīgo Lāsma, mana ēna. Vienu pirmo laimīgo, tad man neviens nevainos. Un laimīgais ir Vitālijs. Un adrese ir Vitālijs @ Otro laimīgo, ko man ēna izvilks, vinnētājs dabūs dāvanu kartu par 30 lati apdrošināšanas kompanijai Gjensidige. Lūdzu. Pamais. Vo. Un laimīgais ir Alisa Matule. Apsveic tev, Alisa. Pēc trešo laimīgo, ko mana ēna izvilks, ir vakariņas divatā restorāna Vincentā ar komplimentiem ar American Express. Lūdzu, kur no jums vēlas? Nāc, vēl sārā. Pamais. Un laimīgais ir Jānis Godiņš. Apsveic tev, Jāni.
Tagad negrana degunas tos vārdus, ko es neuzsaucu. Jo es tagad izsludinu jaunu konkursu. Tās pašas 3 balvas. Uzmanība jautājumu. Kurš restorāns pagājušo gada aprīlī tika atzīts par pasaules labāko restorānu? Tagad restorāns, kurā pilsētā, un pavārs, kura tautība ir tas pavārs. Atbildes gaidu uz ekrāna redzamo e-pastu adresi. Atbildes sūtat līdz 3. martam. 3 laimīgos mēs izlozēsim 10. martā. Lai jums visiem veicās! Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Ģensitīga apdrošināšana, San Pellegrino, Lat Telekom.